Ļoti svarīgs moments ir šķērsojot durvis un vārtiņus, lai suns neizvilktu vai neizskrietu pirmais par tām durvīm ārā, jo tādā veidā viņš momentāli uzņemās pasākumu vadību. Un tālāk viss notiek, kā saka, pēc suņu satiksmes noteikumiem. Ka viņš ir vadītājs un ka viņam ir arī jāaizsargā gan sevi, gan saimnieci. Un kad viņš redz to kaimiņu suni tālumā skraidam, viņam liekas, ka tas ir drauds. Un viņš uzvalkās ļoti un iet to risināt. Sarunas laikā Džipo turpina nervozēt un saimniece grib viņu nomierināt un iedot kārumu. Arī tā ir kļūda. Viņš tagad sargā mūs no tā baltā suņa lielām. Un saimniece aiztiekot tanī brīdī, kad viņš skatās prom no viņas, viņa akceptē to uzvedību, parāda, ka tas ir ok, kad viņš mūs sargā. Pareizi būtu novērst suņa uzmanību un tikai tad dot kārumu. Vajadzētu būt, lai mūsu visi deguni būtu uz vienā virzienā. Jo tikko kā suns norāda degunu citā virzienā, tā arī viņš mentāli ir tajā virzienā. Viņš vairs nav ar mums.